Nu ko, ir pienākusi 4. daļa projektam Latgale. Lai būtu vieglāk saprast, kā šī konstrukcija izskatīsies pabeigt, es to tagad izkārtoju uz zemes. Bet, protams, gala variantā tā stāvēs vertikāli. Cerams. Tāpat kā kolonām sānos, man arī jumta daļai ir jāiemetina stiprības ribas, lai tā pretotos deformācijai. Un, lai ievērotu simetriju, man ir svarīgi, lai tās stiprības ribas atrastos pretī kolonām. Šeit es ieskatījos un sapratu, ka tās pēdējās redzeles tām kolonām es varēju arī vienkārši nemetināt, bet tagad tur nāks palīgā fleksis. Un labi, ka tā, jo man tieši viņas noderēja. Un, lai nedaudz vieglāk saprast, kā šī lieta galu galā izskatīsies, es pacēlu kolonas vertikāli viens otrai blakus. Un tā jumta konstrukcija tiks piemetināta uz vietas apmēram tur, kur es tagad to turu. Jāņem vēl vērā, ka kolonas tiks iedzītas pa pusmetru vēl zemē līdz pirmajai apakšējai redalei. Tā kā tā, nākošajā un noslēdzošajā daļā šai sērijā varēs redzēt, kā šī konstrukcija izskatās savā paredzētajā vietā.